kā jau katru gadu dodamies uz outdoor izstādi, un šogad nav izņēmums un dodamies uz outdoor 2025 izstādi. Šoreiz lielākā sastāvā esam ģimenes sastāvā. Pagājušajā gadā mēs bijām ar meitīm, kā jau atcerēties, šoreiz ģimenes sastāvā. Visiem sveicieni! Ārā ir augsti, bet dodamies iekšā un parādīsim maksimāli visu, centīsies, kas tur ir, kas tur nav un tam līdzīgi. Un beigās jūs varēsiet ierakstīt komentāru, kā jums patika vai paši bijāt un tam līdzīgi. Tā, Saulīte, ar ko mēs sāksim? Ar mocīšiem. Ienākot sākumā mēs ļoti daudz redzam kvadratciklu tehnika, ūdensmoču tehnika, lielāks, mazākas, mazjaudīgāki, lieljaudīgāki. Tehnikas šeit ir ļoti daudz. Enija ir uzkāpus uz kvadratciklu, pamēģināt pakomentēs Enija. Pakomentē, kā kvadratcikls. Patīk krāsa? Krāsa baigi nepatīk, pārāk spilta. Visu man ir viegli aizsniegt, šīs visas pogas. Pēdējais izmērs. Tev šitais piestāvēs? Krāsa nē, bet... Krāsa tieši piestāv, sarkans ir ļoti labi. Man nepatīk sarkana krāsa. Nepatīk, tu pamēģini uzsēsties. Bišķiņ pa augstu uz pirksgalīšiem, jā? Jā. Labi, sajūgu bremzes var izspiest ar 2 pirkstiem. Jā. Viegli spiežās? Vieglāk nekā ritenim. Vieglāk nekā ritenim, dzirdējāt. Kas jau viņam ir ļoti labi, jau ir šie te amortizatori VP jau 75 kubu dzinējs. Ļoti labs piemērots, jā. Superīgi. Nekas tūlīt tas uzliksim, jā. Paņem nost. Jā, noliec, kāp nost uz šito, uz to pusi. Tagad lēnām laid lejā. Laid droši. Jā, šis jau ir lielais 250-nieks. Un, protams, tad mums šeit ir kas, es pat nezinu, nav rakstīts, ļoti grūti ir atpazīt, kad nav rakstīts virsū kādas jaudas dzinējs. Šis tad mums ir, bet jau tāds, kas sākā, rītīgi tāds krāšņs, aplīmēts jau Makuks suspension. Tagad mēs esam atnākuši līdz CF Moto Latvija, un diezgan populārs tagad Latvijai palīdz CF Moto motocikls. Tagad aiziesim uz tam motociklam. Populārākais, kas ir viņam CF Moto 450 MT, šis te ļoti interesants, ļoti konkurētspējīgs motocikls ar visiem pārējiem. Jā, daudz teiks, ka tas ir ķīnietis un nav kvalitatīvs, bet dzinējs stāv no KTM, esot ļoti labs, bet pa pārējiem jau, kā jau ķīnietim, jo ļoti daudz motocikli tagad tiek ražot no Ķīnas. Viens mīnus, kas man ļoti nepatīk, tas bija apgriešanās rādījus, bija ļoti liels. Izskatās jau viņš, sportiski superīgi, tāds interesants. Tad viņam ir smuks LCD displejs, jā, viss pogas, navigācijas, viņam tur mainās traction control, visu pārējās lietiņas. Par jaudu, tas ir jums katram individuāli jāspriež, vai tā jauda ir pietiekama vai nav pietiekama. Šis te oriģinālais izpūtais ļoti labi skan un tādu bukšķīti dod. Kā tev šitais motocikls CF Moto 450 MT? Skaists. Skaists, jā. Šitādi varētu pamēģināt, kādreiz arī notestēt. Ļoti populāri CF Moto ir kvadratcikli. Kur ir matte version, overlands. Man visvairāk piesaistīja overlands, bet citā krāsojumā, jo viņam viss ir uzlikts, plus vēl stikls klāt nāk. Un šīs te papildus kastes, kur tu var salikt ekipējumu un, kā saka, doties pie dabas, gulēšana, ielikt visādas drēbes iekšā un sakrāmēt, ko tev nepieciešams kempošanai. Apsēšanās, paskaties, cik liels displejs. Lielāks nekā plaukstā, stikls, pret vēja aizseg, pilns ar navigācijām. Te visa kā ir ļoti daudz. Iegājām pie Top Velo. Diezgan ļoti draudzīgas cenas uz velosipēdiem. Noskatījāmies meitiņai šādu te velosipēdu. Veikala cena 399, šeit izstāde 275, jā. Es domāju, ka ar viņiem tāpatās, kur
Top Velo. Ja labi parunāsiet, tad es domāju, ka varēsiet iegūt tāpatās par labu atlaidi. Jo mums tagad meitiņai vecais ritenis, jau tur ir daudz jāieguldās, remontiņš bišķiņ jāuztais ir, bet saprotam, ka tur detaļās būs vairāk jāmaksā nekā nopērkot jaunu. Jā, un tagad arī esam atnākuši līdz maniem atbalstītājiem, kā moto noteikti viss ekipējums rezerves daļas, kas jums iespējams sakiet no rollis, tad kur kā moto, viss draudzīgs cenas un ļoti superīgs kolektīvs strādā. Tu kā moto sako? Tev vajag parādīt, ka tu sako un tu kaut ko dabūsi. Jā, man jau viens jau seko līdzi jau pat pišķiks jau seko staigā līdzi. Tagad mēs sekojam Denisam līdzi un Denis mums pastāstīs, kas ir jaunums, kā moto. Tas ir CFs jaunais 800 MTX, šogad iznācis balstīts uz 790. adventūra motoru, bet sataisīts. Sadalens nejūk nost. Tad viņi nevar nosaukt pa lifanu, jā? Nē, gluži nevar. Stāsti. Jā, šis te tā tad ir, zināms, ka lielais brālis slavenājam 450 MT, bet tagad jāskatās, kā viņš šeit pierādīs. Pirmdien liksim uz gada motocikliem, pēc tam taisam testinieku, dzīsim visos savu dūro pasākumos, dosim testos, darīsim. Kad viņš parādīsies jau dūro pasākumos, kad varētu? 26. aprīļa sezonas atklāšana. Jau uz atklāšanu jau būs jau. Vizuāli izskatās viņš līdzīgs 450, lukturi pamainījušies. Zamā bāka. Tas ir ņemts no sāniem, izskatās kā no 790. Jā. Tas jau viņiem nav noslēpums reiz, ka viņi sadarbojās. Protams. Reku mums ieslēdz, kā lukturi izskatās. Brīnišķīgi. Acis jau ir baigi iespaidīgās. Ir. Jaudā vēl joprojām labs. Varēs pakustēties visur. 450 citais tās bišķiņ pietrūks. Šis te būtu tas, kas pietiktu. Cena 10,490. Pilnā cena, jā? Pilnā cena, pagaidām zinām. 10,490. Jā. Nē, es saku, sakiet no rollas un tad jau tur viss sarunās. Tad viss būs iespējams. Visi sarunāt, kā parasti, jā. Tāpēc es saku paldies kā moto maniem atbalstītājiem, ka atbalsta man vēl joprojām un viss notiek. Tiekās, jā. Davai, turpināt. Oi! Šitam nevar teikt prātīgi, vai ka neizslēdz ārā tur kaut kas. Bet šitam nevar teikt, kā prātīgi negāzē, ka kaut kas neizslēdz tur ārā. Nevar zināt, jā. Bet viņam nav kā tikt mājās burti virsū, tad attiecīgi, Ja burti jau neko nemāja, ka tāda vēsela tur pat ir apakšā, jā. Tad jau. Jiņģangs ir stāvi, jiņģangs, dievis. Hello, bro. How are you? Prieks tev redzēt šeit. Jā, gribu arī uzreiz uzfilmēt. Tas ir tiesas labākais. Kāpēc Kuronian? Ko tas nozīmē īsi? Tas ir angļu vārds no kurši. Pa lielam tas ir ļoti sens. Un, lai jūs zinātu, tas ir latviešu uzņēmums. Toms ar to ņemās. Pats ražo, viss ņemās. Somas, pastāst, viņas ir ļoti līdzīgas uzreiz, ko daudz pamanīs. Tas ir Mosko moto. Kopija var pastāstīt. Virspusē tā uzreiz, lai saprastu skata, bet tagad tu izstāstīji. Jā, viennozīmīgi Moskva ir iedvesma. Tas ir, tur nav ko noliegt, tas ir tās. Tas ir, jā. Jo es ilgi pats braucu ar alumīnija koferiem. Forši viss labi, bet es sapratu, ka... Neadventurā. Arī adventurā. Bet tad labāk nebraukt, jā. Tas īstenībā nav tas prātīgākais, jo es visu laiku domāju, es saku, ka viņiem es pierādzu, es zinu, kur viņi ir, smāk tās kājas likt, līdz brīdim, kad tu saproti, ka varbūt tās 2-3 reizes, kad tu kā izmeždem tā kofera, ka vajag paskatīties kaut ko citu. Tā ideja radās, ka vajag pamēģināt arī uztaisīt somas, jo izpētīt tirgu. Moskva ir labs variants, bet tā cena. Cena ir Moskva maksā 1000 eiro par komplektu. Un tad mēs sākām attīstīt savu versiju, apzināju, kas man patīk. Izgājām cauri vairākiem prototipiem. Tas viss ir vietēji šūts, ražots, projektēts. Maksimāli vietēji. Jā, un tā ideja ir maksimāli offroadam, maksimāli ceļošanai, pa granti, pa dubļiem, materiāli meklēti, maksimāli izturīgi. Ir pieejams divi draibegu varianti, kā cilvēks vēlās, ir PVC. PVC viņš ir tomēr tas kā... viņš ir ūdens izturīgs, jā. Abi divi ir ūdens izturīgi, paši materiāli ir ūdens izturīgi, bet ir nianses ražošanā. PVC ir kausēts, un viņš nekad neielaidīs nevienu pili, ja viņš ir pareizi aiztaisīts, neviena pila netiks iekšā. Šitais ir šūts, viņš ir apstrādāts ar Goreteku, kaut kāda ūdens var ienākt, jo viņu aizrulē un spiežot kaut kur gaisnāk ārā. Kāds ir aptuvenais tilpums vienai somai? 30 litri. 30 litri viena, tas ir kopā 60, jā? Jā. Ideja arī ir viss maināms, jebko, ko saplēš, var samainīt uz skrūvītēm, viss salikts.
Viņai ir regulējumi arī šitēn apakšā ir 3 pozīcijas. Viņu var Leņķus regulēt attiecībā pēc moča. Tad kompletā ietilps 2 šitādas somas, vai nu. Jā, vai nu viens, vai nu otrs. Un viss, ko tur rēcina cena, ir 375. Jā, 375 eiro, jā. Izstādes droši var pieteikties un rezervēt par 350. Cilvēks atnāk. Sarunāsim arī tā, ka jūs sakat, rekur viss sarunās, jā. Un droši, kas ir pats galvenais, ir atbalstīt vietējo, un tas ir pats galvenais jau. Uzreiz jāņem vērā vajag aizmugurē, kur atsiet tāda kaut kādai plāksnītei ir jābūt, vai ne? Jā. Un tas visiem adventuriem it kā jābūt, jā, plus mīnus. Moskva jau ir tas foršais risinājums, tagad tu... Gnoblins, jā. Jā, kā viņi pareizi tur sauc. Tas ir baigi labs risinājums, tāpēc, ka viņam bija tā, ka viss tā, es atceros, kad Ainārs arī, kad braukā, viņš teica pirmo sākotnē, ka viņam slīdēja nost uz vienu pusi, uz otru pusi. Jā, tur ir... Es skatījos, ka jūs kaut ko plus mīnus jau esat jau tā par to padomājuši. Attīstīsim, domāsim. Nu, super. Nu, tā kā es šo taisos uz Balkāniem braukt, nu, ko zinu, varbūt uz Balkāniem sanāks aizbraukt, notestēt šīs somas un iedot kaut kādu atsauksmu jums, jo, Balkāni, paši zināt, tur ir kalneņas, kritieni, vispārējais, tad tāds hardcore tur sanāk uz vairākām dienām. Nu, super! Nu, liels paldies tev par pastāstījumu, lai viss izdodās, jā, tā kā noteikti vēršoties pie Toma, Kuronian, rekur pagriez, jā, parāda Kuronian, un, kas saka, iegādāties savus somas vai nākat prasat idejas un atbalstiet vietējo. Gribētos zelta diskus vienīgais. Rekur, man ir augums 1,80 m, un es praktiski ar pirksgaliem līdz zemē varu aizskārt. Rekur, displejam formai mazliet savādāk jau. Jā, šādi te ar te maliņu klāt. Labi, te kaut kādi indikātori ir, ka jau pieslēdzami. Bet, viss ir kā vajag standartā. Oi, forši. Jauns, jā, super. Kāda vaina ar jaunu, ne? Ten ir tas pats, tikai, kā saka, pelēkā izpildījumā, diezgan interesanta krāsa. Krāsa viņi maina diezgan bieži, parastajām versijām bija pirms tam kaut kāda zaļganīga, tagad tāda pelēcīga. Jā, un nekādas izmaiņas nav, visas pats, kas šeit. Ja tu savieno telefonu, vai ieslēdz navigāciju? Telefonā ir Garmin navigācija, ievadi braukt. Viņam konekts no telefona ar navigāciju, bet šeit tikai rada ar bultiņu. Viņš telefonu pilnu kartu tā nerāda tā kā telefonu. Te nav nekas. Par mototehniku jums pietiek. Tagad mēs dodamies uz otru zāli, kur ir vairāk tā kā visur mākšķerēšanai, kuģīši, kemperi un tam līdzīgi. Jā. Cilvēku viedokļi par izstādi baigi dažādi ir. Piemēram, dodos šeit katru gadu, jo es šo izstādi uzskatu par tādu izklaidi, foršu vietu, kur var satikt cilvēkus, satikt vairākus ražotājus, firmas, vienu vietu, un tu var tā staigāt, izklaidēties, runāties, satikt pazīstams un tam līdzīgi, jo tas ir tāds pasākums. Es uzsveru ar pozitīvu un plus vēl to, ka tu ierodies šeit, tu viņus atbalsti, kad nopērkot bīļeti, tu atbalsti visu to, ko viņi dara un tam līdzīgi. Citiem ir viedoklis to, ka šeit nav ko redzēt, katru gadu viens tos pats. Jā, ir pa lielam plus mīnus katru gadu viens tos pats. Nianses ir tas, ka kaut kas tiek uzlabots, kaut kas parādās jauns, tam līdzīgi, bet atceries to, jādodas šeit tā kā uz izklaidi, uz foršu satikšanās vietu, kur tu var satikt daudz cilvēks. Ritīgi tāds tusiņš. Nevajag braukt ar tādu te nav ko redzēt tam līdzīgi. Tāpēc jādodas uz šeit ar foršu pozitīvu attieksmi. Es jau teicu, ka viņai patiks. Ko tu skaties iekšā? Jā, kā ir iekšā? Vienkārši, kas tur ir pa lodziņu. Kas tur ir pa lodziņu? Pasies. Tas ir liels kuteris. Pegasus. Jā, te varēs tikt iekšā vai nevarēs? Caur otru pusi, jā, varēs. Rekur. Augšā varēsim uzkāpt. Aiziesim, uzkāpsim, paskatīsimies. Mēs tur nevaram tikt iekšā, tur ar ielūgumiem ir. Man nav ielūgumus turien, tur nevaram tikt. Tā rekursi jau tagad var apskatīt Ukraiņu ražojumu kemperu. Šitādi varētu mēs doties pie dabas, vai ne? Te ir virtuve. Te ir virtuve, viņam visa. Var visu, ko darboties, redziet. Izlietne. Visādi plauktiņi, skapīši, ko tu visu var salikt. Jā, tu visu var regulēt elektrību, gāzplīts. Te ir leduskapis. Lūk, šādi te. Šādu virtuvi dabā man patīk. Forši plauktiņu nepats attaisīt vaļā var. Kāda vaina? Rekord griežamais dēls. Jā. Un cena izstāžu ir
12,000 eiro gulēšanai iekšā. Ir apgaismojums, skapīši tieši tāpatā šeit. Mūzika, kājgals iet tur. Augšā var ventilācija, tumbas. Kad jau kaut kādu maziņu televizoru var ielikt iekšā. Kā saka, čilot, skaties, forši. Tieši tāpatās arī augšā var uzlikt kaut kādu jumta kaste vai saules paneļus un doties pie dabas, tev viss ir autonoms. Šitam te ir akumulators iekšā. Wikiwood un kas mums interesē, manis laika ir interesē. Konkrētais modelis šāds te, ko viņi prezentēja, rekur, piemēram, ar lēdiem jau, ūdens izturīgs. Šitās te 160 reiz 190 teica. Mums pilnīgā pietiek ar ģimeni atbraukt 2, 3 sagulēt. Iekšēji leds, šeit te var powerbanku savu pieslēgt. Viss ar sietu, ūdens izturīts 5000, cietais karkas. Tāpatās arī piepērkami klāt dažādas tās nojumes. Šādi te, tāpatās arī šeit var piepirkt nojumu klāt, kad tu uztaisi tādu nojumu, tā kā tā telpu. Pieejams arī vēl dušas lūk šādi te. Pie dabas aizbrauc, mierīgi var nomazgāties pie dabas jebkurā vietā. Kādreiz jāizdodas vēl pus dabā, pamēģināt šādiem te izbraukt, jo jumta tēls tas ir tāda īstamā forša lieta. Super. Rītīgi čilā viss. Man patīk atbrauc šeit vienkārši čiliņā atpūties, izbaudi. Saties, ļoti daudz pazīstams cilvēks var satikt, papļāpāt. Jā. Skaisti vai ne šādi te. Tāpatās arī šeit ir viens no populārākajiem turismu veikaliem Decathlons, kas ir liels gigants vispār Latvijā. Kas man interesē? Te ir beņķīts bišķi savādāks. Jau kompaktāks, vienīgais svars 1,1 kilograms. Jau ir īsāks, jau ir uztaisīts standarta krēsliņš, kas ir viss. Kas vienīgais, viņam varbūt tas svars ir daļ šī te lielā rāmja. Veikals tur ir ļoti tiešām gigantisks, liels un visa kā tur ir pieejams. Jo mums no Decathlona ir īstumā ļoti daudz tādas preces, sākot ar supiem, teltīm. Pieejamas cenas un viss. Man pagaidām daudz, kas apmierina, ko esmu iegādājis Decathlonā. Tas nav apmaksāt reklāmu, bet tā ir. Ko te vēl reklamē arī kaut kādu hamoku. Šā te hamoks. Kas man neuzrunā, šis te rāvais slēdzējs. Jo tā, kad tu iesēdies iekšā, viņš sāk viņu plēst šajā te vietā. Iespējams, tas rāvais slēdzējs ilgi netur. Bet, katrs jau kaut kā cenšas kaut ko. Kas ir interesanti? Rekur plītiņa teltī. Visa kā tāda kempinga outfits. Kempinga lietas, dažas tādas tieši priekš tevīm tādā izmērā. Vai ne? Tur paskaties tālumā pelīt. Uz turieni. Salīt uz turieni. Skaties kaut kur tālumā, pamēģini kaut kur sanāk. Ko mēs tur varam redzēt? Paskatīsimies. Tā, ko tur tagad rāda? Tāds zooms ir jāregulē. Ilgi jāregulē. Tik daudz ir piezūmots, ka es tur neko neredzu. Instagramā esat redzējuši, ka bija pie ieskaties.lv, kur Kārlis, un šeit ir arī tas pats binokls. Kārlis tūdās apstāstīs sīkāk, kas pa binoklu. Tie, kas Instagramā redzējuši, Kārli pastāst, kas man ir pa binoklu. Virspusē izstāstos plusus viņam, kas ir tāds baigi forši un parāda. Tev mēs iedavām līdzi Outlander X 8x42. Viņš ir tāds universālais, principā jebkam, gan medībām, gan putnu vērošanām, gan pārgājieniem. Nav nekam specialitāte. Bet tādā ziņā, principā, var paņemt viņu jebkur līdzi, mašīnā iems. Tas, ko es teicu, tu redzēji, ar ko nodarbojos, manāji tādi, parād, kurš tas ir? Tas ir šīs te. Jā. Smūgs dizainiņš ļoti. Kas viņam ir lielākie plusi? Principā lielākie plusi ir tas arī pat atāms optiskais diametrs. Ļoti ilgi varēs redzēt krēslā sliktā apgaismojuma. Viņam vairāks lēcu pārklājums, tātad neatcerosies gaismu. Būs, teiksim, tā ļoti dzidrs, skaidrs attēls. Un vēl viņam ir
kas ir ļoti patiesībā forši cilvēkiem, kas ir aktīvi iet pārgājienos, dodās dabā, mežā. Viņš ir ūdens izturīgs. Kas viņam ir tur iekšā bija, kad viņš neaizsvīs? Izstāst par to, tas arī ir īstenībā krūtas lietas. Viņam tā, bet tas nozīmē to, ka ienākot no augstas, no augstas siltā vai otrādā. Zin, kā parasti brilles aizsvīst. Jā. Šim neaizsvīdīs. Šim noteikti neaizsvīdīs. Tā ir feature. Jā, tā ir ļoti laba feature. Zin, kā, tu to novērtē, kad tas notiek. Bet, kad tas nenotiek, tad tu tā kā, forši. Jā. Tāpēc rekurā pagriezīs tā muguru. Noteikti doši rekur uz ieskaties.lv, doši dodaties un rekur sakiet no rollis un iegūsiet bonusiņu. Kafiju garšīgā. Brauciet pie viņiem un ciemos uz kurienu. Ganība Dams 2, jā. Ganība Dams 2, brauciet pie viņu, meklējiet Kārli, sakiet no rollis, pacienās ar kafiju un varēsiet izpētīt jebkuru binokli. Aprakstā būs links uz atlēšu kodiņu, tā kā droši dodaties. Jā, labi. Čau. Te var... Kaut kas tur ir ieliks, bet mēs to nezinām. Kā šitā? Viņa ir šitā rozīt, jā. Piedāvājumā te ļoti daudz dažādu individuālu, visu individuālu virtuvē, medībām, pārgājieniem, visa pārējais. Čau, Anri, tev gāž riņķi. Ļoti super. Tas ir ļoti labi. Jā, no tā. Kas ir interesanti, šitās te bebras spēks. No kurien jūs esat? Saldus. Kur zem? Man interesē vairāk bebra griezta gaļa. Bebras vispār ir specifiski jāpagatavo, jāmāk gatavot. Bet es teikšu tā. Pat nevar just atšķirību. Ja par mežu gaļu. Zini, kāpēc tu nejūti atšķirību? Tāpēc, ka ir bebra spēks, kurš māki pagatavot kvalitīvu. Jā, tāpēc tas ir, ko es saku, ka viņš ir jāmāk gatavot. Roku darbs. Bebras ir jāmāk gatavot un te ir ļoti labi. Es šitos paņemšu. Jūt, ka tas ir bebras. Vai jūs jau atšķirību? Tas kā brieža gaļa. Kā briedis. Ļoti labi. Tas ir ļoti labi pagatavots. Tagad ar plumiem. Uzreiz atšķirība no klasiskā ir tā, ka tam pipariņš vairāk jūtās. Bet tas pats matiski. Tā, te no bebra spēkas paņēma divas tradicionālās bebra tušonkas un vienu ar plumēm. Tā kā noteikti došos pie dabas, izmēģināsim gan vienu, gan otru. Tagad tikai jādodas dabā. Palielam viss ir apskatīts. Šogad, es varu pateikt, ka šogad kaut kas ir daudz mazāk nekā pagājušā gada. Šitai zālē bija vairāk, es gaidīju, kad būs Modern Nomad, kaut kāds tāds lietas vairāk par kempingošanu, tāds nometnes, tādas atpūtas. Bet bija tāda ļoti maz, kas kemperu pietrūka, vietas tāds, vairāk tieši par dabas atpūtu. Pilns bija ar laivām. Tā palielam viss bija tas pats, kas pagājušajā gadā. Ierakstiet komentāru, kā jums šī gada izstāde, vai jūs bijāt, un kas jums patika visvairāk, ko jūs redzējāt. Man patika visvairāk tas, kad parādījās jauni Latvijas ražotāji, bebra gaļa, Kuronian, Tomas Vēza. Paldies, ka skaties. Mēs atkal dodamies mājās nākamais piedzīvums. Visiem sakam čau. Un tiekamies pie dabas, kas saka nākamais. Paldies, ka atbalstīja. Spied laika, raksta komentāru vispār. Davai, čau!